Vēl kāda tendence. Pēc tam, kad morālo kropļu varas savu okupācijas un apvērsumu varu kuratoru vadītas centās nomanipulēt ar obligāto militāro dienestu, pirms tam to reklamējot kā brīvprātīgu militāro dienestu, sākotnēji to attiecinot uz vīriešiem un tagad arī jau uz sievietēm, ir nācis nākamais līmenis gaismā, ko vervelē un reklamē un visādi bīda daudzskaitlīgi morālie kropļi un viņu kaku mēdī. Jā, no radio līdz televīzijai un internetu portāliem ik viens Latvijas iedzīvotājs, kas seko līdz tam, kas notiek, arī pēdējo nedēļu laikā zinās tādus bļaustēkļus vairāk kā 10 kā minimums. Un viņi ko reklamē? Viņi reklamē to, ka vara tevi drīkst izvarot, ka morālo kropļu vara, tādēļ, ka viņi ir piesavinājusies Latvijas valsts vārdu, drīkst tev kaut ko uzspiest. Un šādu smirdelējumu pauž arī tādi sektanti kā Aidis Tomsons un citi morālo kropļu varu padļizas, jeb kas nesaprot šo krievu valodas vārdu, pielīdēji. Tātad šie pielīdēji, ja jūs paskatīties saturu, ar ko viņi dalās, viņu morālā kroplība lien ārā pa visām vīlēm. Arī afēras laikā viņi smilkstēja un smirdēja un pielaizījās varai. Un šodien, 2024. gada 23. septembrī, man sanāca saskarties ar kādu rakstu, kur arī jau pieminētais gaudeklis Aidis Tomsons smilkstēja par to, ka lūk, viņa bērnībā bija gadījums, bīstama situācija viņa veselībai un dzīvībai, un kur viņu paglāba nevis oficiālā medicīna, bet kāds kaktu dakteris vai dakteri, kas palīdzēja grūtā brīdī, un Aidis nu ir sveiks un vesels, un tāpēc, ka tobrīd bļāva skaļi, kā viņš pats tur vāvuļo, tāpēc laikam viņš arī ir tagad diktors un vervelē propagandas slāmpu mēdīju saturu. Izklausās šis viss, ko es saku, ļoti nepieklājīgi. Kā būtu pieklājīgi, ja šis pats morālais kroplis piedalījās tajā, lai realizētu Covid afēras politiku, kā rezultātā apmuļķoti cilvēki darīja savu pāri, šantažēti cilvēki, nobiedēti cilvēki, izdarīja tādas izvēles, kā rezultātā daļa no viņiem šai pasaulē vairs nav. Viņu bērni ir cietuši. Un tas attiecās arī uz maniem bērniem, jo pateicoties šādiem sektantiem un idiotiem, nav svarīgi, kāda ir viņu tā saucamā reliģiskā pārliecība, kuri vervelē morālo kropļu politiku un nolādēto propagandu, kādas citas mātes, pamātes vai gļēvuļi tēvi atļaujās smirdēt un smilkstēt līdz propagandai. Un tādēļ nošķir bērnus no tāda vecāka, kas neļauj saviem bērniem uzspiest debilitāti. Un tagad pie lietas un būtības. Panalizējiet paši, vai jums tas ir pieņemami mūsdienu cilvēkam, ka jums uzspiež. Piemēram, ja jūs ieietu veikalā un jums teiktu, pērc šito un tukšot jūsu maciņu, jums tas būtu ok, jums tas derētu? Protams, ka nē. Tad kāpēc kaut kāda valdība vai vara, kāpēc ministru kabinets un citas slampu varas var jums kaut ko uzspiest? Tāpēc, ka viņu ir daudz, tāpēc, ka jūs viņiem maksājat naudu no saviem nodokļiem, ja pareizāk sakot, viņi to piesavinās caur viderasiem. Nopietni, tāpēc jūs akceptējat to, ka jūs var puļķēt visos caurumos? Kādā valodā ar jums vēl jārunā, lai jūs pateicat stop? Jo pateicoties tam, ka jūs esat gļēvi, notiek vēršanās pret selektīvi atlasītām ģimenēm. Jūs domājat, ja jūs neklusēsiet, tad arī pret jums vērsīsies. Kurā brīdī jūs pateiksiet stop? Tajā brīdī, kurā jau Titaniks grims un teiksiet, jā, nu laiks uzspēlēt violīti, kā tajā filmiņā tas attēlots. Nopietni. Varbūt vēl kādas baznīcas himnas tad padziedāsiet kopā ar Aidi Tomsonu. Nē, šī nav kampaņa, kas vērsta pret konkrēto cilvēku. Šis ir piemērs, kur parādās padļizas daba, pielaizīšanās morālā kroplība. Un tādi padļizas savus kažogus mainīs, kad režīms kritīs. Tādu ir daudz. Un nav brīnums, ka 70. gadā dzimušais Tirliņš vēl kaut kādos Čekistānos būtu iestājies. Un te smird un gaudo, liekuļo te vienā te otrā pusē. Tādi smirdekļi ir pilna Latvānija. Par Latviju šo nevar saukt, kur ir tik daudz pārdevušos deģenerātu. Fuj! Morālie kropļi un maitas. Cik tad ir cilvēku šai pasaulē, kas saprot, ka vara nedrīkst ne tev, ne tavai meitai, ne tavam dēlam kaut ko uzspiest? Ne kaut kāda šļuras, ne kaut kādu palīdzību.
medicīnas veidā, nedz arī kaut kādu dienestu. Tev nav nekāds parāds pret šo valsti, pret kompāniju. Pret kompāniju, kuru piesavinājusies Latvijas valsts vārdu, vai tik daudz ir saprotams? Tev nav nekāds parāds. Nav tāda dolga groģiņa vai parāda dzimtenē. Dzimtenē, kuru kūrē morāli kropļi. Un pat ja pie varas būtu cilvēki, kuriem ar sirdsapziņu ir krietni labāk, pavisam skaidrs un noteikts ir tas, ka neviens nevienam nedrīkst neko uzspiest. Cilvēka tiesības ir Dieva dotas. Ja kāda vara jums to atņem vai ar to manipulē, vai līdzīgi kā Aidis Tomsons cenšas iemānīt un pateikt, ka tomēr pakļaujieties varām, tad ziniet, ka šādi morālie kropļi dara tieši to pašu, ko darīja, ko darīja krustneši ar saviem šakāļiem, kas gāja pa priekšu. Jā, daļa no viņiem bija, viņuprāt, godīgi cilvēki. Viņi taču nāca mācīt par Jēzu Kristu. Bet jūs saprotiet, kā viņi ar savu darbību izkalpojās varmākā. Viņi bija noderīgie idioti tajā laikā, un šādi paši ir arī šajos laikos. Viņi neredz sevi no malas. Es cilvēks, kas no malas arī par šo runāju, esmu bijis tādās sistēmās, kur manipulē ar sabiedrisko domu, baznīcu sistēmā, un zinu, kā strādā viņu līderu skolas un kā tiek sagatavoti tie, kuri runā uz cilvēkiem, kuri runā ar sabiedrību. Vai jūs zinat to, ka baznīcēniem līderu skolās māca tādas mācības, kādas māca arī jūsu valdības vīriem un sievām? Proti, kā strādāt ar cilvēkiem. Tik tālu jau tas nav nekas nepareizs, bet problēma ir tajā, ka strādāt pirmkārt vajag ar sevi, nevienam neko neuzspiežot, un strādāt vajag tā, lai netraucētu un nekaitētu otram viņa dzīvē. Taču, ko mēs redzam? Uzspiesta politika visās malās, teju visos dzīves līmeņos bāžās virsū mums. Ko darīt? Tad, kad jums bāžās virsū morāls kroplis, kas grib izvarot jūsu sievu vai jūsu meitu, ko jūs darītu? Tu cienījamais vīrieti, kas klausies šo, tu to atļautu. Tev tas būtu šajā te tolerances debilitātes laikmetā, ok, vai arī tu filmētu tā, kā to dara dažādas Eiropas valstis, kur ir dažādi pat šādi eksperimenti veikti, lai redzētu, kā reaģēs mūsdienu vīrietis vai vīrieši, tad, kad notiek šādas darbības. Un ko viņi darīja? Viņi paņēma telefonus, filmēja un citos gadījumos zvanīja policijai un gaidīja un tikmēr noskatījās, kamēr viņu tuvajam cilvēkam dara pāri. Vai tāda ir jūsu morāli? Jūs neredzat šo kroplību? Un šie pat nav izdomāti stāsti. Vienā gadījumā tas bija eksperiments, citā gadījumā tā bija realitāte, kur ieceļotāji darīja šos te vēlnišķos preteklības darbus pret cilvēkiem, kas nav spējīgi mūsdienās aizstāvēt sevi un savējos. Jūs saprotiet, kādā mēs miskastē dzīvojam. Un tagad jūs arī saprotiet, kāpēc vēršās pret tādiem cilvēkiem, kas šo izgaismā. Tāpēc, ka morālo kropļu varai neder, ka cilvēki pamostās un attopās no dzēruma varas, nepārprotama dzēruma varas pamatoši. Ko es ar to saku? Latvija ir ne tikai viena no pirmajām vietām dzeršanas problemātikā, nodzeršanās problemātikā, un tas nav Kremļa propagandas murgi. To jūsu pašu statistika saka, es saku jūsu pašu, tāpēc, ka es nepiedaru pie šīs sistēmas, ne pie vienas. Es esmu cilvēks. Un lūk, nākamais līmenis – propaganda. Cilvēks, kurš ir apdzēries, nav spējīgs analizēt un vērtēt informāciju, tajā iedziļināties un ieraudzīt kopsakarības. Tad arī nav brīnums, ka valda gļēvums un padošanās, nolemtība un citas tās verdzības formas. Cik ilgi? Kad pamodīsies cilvēki, kas būs spējīgi aizstāvēt vismaz sevi, vismaz savus bērnus? Kur ir jūsu sirdsapziņa, jūsu gods pār varu? Par to padomājiet. Un vēl, Aidi Tomsoni. Saprotu, ka tev var arī nebūt dūšas paklausīties šo, tāpat arī tiem smilkstētājiem, kas smilkst līdzīgi kā tu, jo nav taču dūšas. Dūšas ir pielaizīties morāliem kropļiem, bet dūšas palūkoties uz sevi spogulī, ko tu dari, tam dūšas ir bieži vien par maz, visbiežāk nav.
Un es pateikšu, kādā jautājumā pavisam noteikti. Tev un tev līdzīgajiem morāliem kropļiem dūša ir izkalpoties režīmam un bīdīt jebkādu propagandu. Piemēram, par špricēm, par narkomāniju, uzspiest morālo kropļu, balto halātu sektas, korupcijā balstīto zinātni. Tam tev ir gods pēdiņās. Bet goda uzņemties atbildību par to, ka tu esi nomanipulējis cilvēkus un palīdzējis viņiem izdarīt sev kaitējošas izvēles, tur tev nav goda, jo tev morālais kropli nerūp, kas ir noticis ar tiem cilvēkiem, kuri pieņēma tevis reklamēto šprici ne Covid afēras laikā, ne arī tagad, kad tu viltīgi manipulēdams ar savu dzīvi centies iebāzt cilvēku dzīvē kaut ko tādu, kas viņiem atkal kaitēs. Kurš tev to liek? Kurš tev to liek bāzties ar sevi, ar savu samaitātību, ar savu padļīzas morāli cilvēku dzīvē? Kāpēc tev ir tāda kāre uzspiest kaut ko citiem, uzspiest politiku, uzspiest attiecības? Tu esi pedofils, ka tu to gribi nodarīt cilvēkiem, arī bērniem, jo šajā kontekstā arī ir stāsts, uz kuru tu atsaucies. Arī tev tas radīja emocijas. Tu taču arī reaģēji tā kā visi. Taču, ko tu reklamē reaģēdams? Tu reklamē varmāku politiku, saucot to par zinātni, medicīnu un labāko izvēli. Tikai citiem vārdiem. Tu to viltīgi centies iemanipulēt cilvēkiem. Un tu neuzņemies nekādu atbildību par to, ja šie cilvēki izdarīs tādas izvēles, kādas izdarīja Covid afēras laikā. Vai tu apmeklēji vismaz vienu tēti un mammu, kura bērns ir cietis? Vai arī bērnus, kuru vecāki ir cietuši tevis reklamētās Covid šprices rezultātā? Vai tev tas rūp? Tev tas nerūp, tāpēc, ka tev smadzenēs nesaliekās kopā, ka morālo kropļu balto halātu sektas medicīna ir sātana pievilšanas instruments. Tev tas nerūp, bet tev rūp izkalpoties. Kas tu esi? Aidi, Jūda, Tomsona. Vai manā jautājumā ir atbilde? Kas ir tie, kas izkalpojās līdzīgi kā tu, spriņģveidīgie, sistēmai noderīgie idioti? Kas ar jums ir ne tā, ka jums nedelēts, ka uzspiest cilvēkam? Tā ir bezkaunība. Pat viltīgā veidā iemanipulēt un pateikt, ka tas taču ir labi. Tā ir bezkaunība un tas ir noziegums slēptā veidā. Tā ir kā konča, ko pasniedz bērniem onkulītis, kas izkāpis no savas mašīnītes un aicina iekšā svešinieks, kas piedāvā labumus. Tieši tā rīkojās Aidis Tomsons, izmantodams propagandu un cenšoties ieborēt pareizo izvēli. Pareizā izvēle, tautieši, ir, pateikšu vienkārši, pareizā izvēle ir nebāzties otra cilvēka dzīvē. Neļaut varai uzspiest cilvēkiem to, kā domāt un kādas izvēles izdarīt. Vai es ko nepareizi pateicu? Vai es nepareizi pateicu to, ka uzspiest tas ir ļauni? Aidis Tomsons un daudzi citi, kas sevi ir sauguši par ticīgajiem, vēl netik senos laikos vāvuļoja par tēmu brīvā izvēle, kad Dievs dod cilvēkiem brīvu izvēli. Kur tad ir tā brīvā izvēle, Aidi Tomsoni, ja tu pats reklamē cilvēku apspiešanu, brīvas izvēles laupīšanu viltīgā veidā? Vai tu neesi liekulis, vai tu neesi galma āksts, ja tu dari šādi? Tu esi noziedznieks, kas no sevis tēlo gaismas eņģelīti, bet esi nolādēts, lāstu nesošs, sekas, neatgriezeniskas sekas nesošs, izzimtenis, kas pat neredz sevi no malas, ka pielaizīties varmākām ir Stokholmas sindroma gūsta pazīme. Tas ir tāds, kas meklē pie noziedzniekiem labumu un vēl attaisno viņu darbības. Lūk, ko dara Latvijas radio aģentošas un daudz citi salašņas, kas pielaizās režīmam. Viņu ir daudz, un tā kā viņi ir daudz, tad viņu meli nekļūs itin nekad par patiesību. Pat ja visas propagandas smirdētavas apvienosies vienā. Cilvēki, sargiet
savu brīvo izvēli, savu sirdsapziņu un māciet to nosargāt arī saviem bērniem. Ja jūs to paši spēsiet, vecāki, jūs spēsiet to iedot arī saviem bērniem, vismaz tik tālu, cik viņi ir no jūsu puses iemācīti, jūs sadzirdēt, un tik cik jūs spējat sadzirdēt arī viņus. Sargiet sevi un savus bērnus.